Radītājs jau radīja zemi arī ar mīlestību. Viņš neradīja viņu kaut kādā stāvoklī, kad, man nav ko darīt, es radu vienkārši kaut ko. Mēs esam visi radīti ar domu, kad mums visam cauri jāstrāvo šai dievišķajai mīlestībai. Ja radītājs mums deva šo saprātu un apziņu, ar kuru mēs esam pārāki it kā šeit uz zemes par visām pārējām radībām, tad mums ir šī vēlme un griba, lai mēs ar mīlestību varētu tādā pašā veidā izpausties, kā radītājs to ir ieplānojis. Bet kā mēs to esam interpretējuši? Mēs to esam interpretējuši varā, kura tiek uzspiesta citiem, un tātad tur nav mīlestības. Šis instruments ir salauzts, nenotiek sadarbība. Un jo dziļāk tas attīstās, darbība, ja tie vārdi vienkārši pasaka, no kurienes tas nāk un ko tas dara. Mēs visi tiecamies pēc cilvēcīguma, un cilvēcīgums ir iespējams tikai tad, kad atkal nonākam pie tās sevis mīlestības. Ja manī būs tukšums un es tiekšos pie kāda, kuram lūkšos, lai mani piepildu, es viņam vienā brīdī būšu līdz kaklam, un viņš negribēs, viņš nesapratīs, kāpēc tas notiek un ko tu no maniem gribi. Tātad dzīves pamatvērtības galvenās, tā jau ir tā pati dzīve, ja? Dzīvība, dzīvīgums. Tas ir kā bērns nāk pasaulē, viņam vajadzīga šī dzīvība, dzīvīgums, ja kādam dzīvam jābūt, jākļūst tev dzīvam. Un tas var notikt tikai caur mīlestību, ja? Bet mūsdienās tas emocionālais stāvoklis ir tik sabojāts, kad arī bērns var piedzimt pilnīgi neadekvātam cilvēkam, un šis bērns nesaņems to mīlestību. Bet kamēr viņš būs mātes dzemdē, kamēr viņš tur attīstīsies, viņš pēc dabas šī koda, viņš jau saņems kaut kāda veida mīlestību. Viņš zinās, ko tas nozīmē. Mūsu dvēseli zina, ko tas nozīmē. Un ja mēs skatāmies salīdzinājums, piemēram, kāda ir dzīve, ja jūs viņā neielaižat šo mīlestību, ja, piemēram, jūs strādājat, ja? Darbs bez mīlestības, tā ir tāda vergošana, ja? Krieviski ļoti labi var salīdzināt vārdus, ja, ir rabota, ja, vergs, verdzība un trud. Tāda darbošanās, ja, vai mums teiktu verdzība un darbs, ja, bet mums darbs ir tā kā viens vārds un viss, vai angliski work vai labor, ja, tātad arī, un ja tu neieliec tajā mīlestību, tad tas tev paliek vai nu kā work, vai tu vari darīt kaut ko, kas kādam rada citu jau labumu. Prieks. Kas ir prieks? Prieks ir nākamā sastāvdaļa pēc dzīvības, kurai vispārībā būtu jābūt klātesošai šeit uz zemes, lai mēs saprastu, kas tāda dzīvība un tā dzīvošana mums šeit ir. Ja mēs nepriecājamies, tad tur nav šīs mīlestības klāt. Mēs nevaram atslābt, mēs nevaram priecāties, mēs esam nolikuši sevi kaut kādā situācijā, kur apkārt mēs nevaram izvēlēties neko no tā. Tas nav vairs cilvēcīgi apstākļi. Ja? Mēs meklējam to cilvēcīgo un dvēselisko. Un ja mēs domājam par prieku, tad vēl viena lieta, kas raksturo prieku, vienmēr ir smiekli. Esmu daudz dzirdējusi gadu laikā, cik var rēt, cik var smieties, ja, par maniem smiekliem. Un tikai tagad, iedziļinoties visā tajā mīlestības jēgā, es saprotu, cik tas ir bijis svarīgi, lai es vispār no kurienes es nāku, pilnīgi parastākajiem apstākļiem, ja, lai es saprastu, cik tā dzīve ir brīnišķīga, tikai tāpēc, ka tevi šie smiekli spēja pavadīt. Un iedomājieties, kas ir smiekle bez mīlestības. Ja tu smiesies par kādu bez mīlestības, tas būs vienkārši izsmieklis, tu kādu izsmiesi. Ja? Tas atkal visa jēga pazūd, pārvēršas pilnīgi par kaut ko citu. Ja tu smiesies ar mīlestību un ar prieku, tu atbalstīsi, tu varēsi pasmieties pats par sevi, tu nepārdzīvos. Vai arī tāpat kā mājas, ja? Kas ir māja un kas ir mājīgums, ja? Māja vienkārši bez mīlestības, tā ir māja, ēka, 4 sienas, bet ko līdz tur ienāc iekšā un ieraugi šo mājīgumu, tās ir tavas mājas, tāpēc, ka tur ir ieguldīta katram sava mīlestība, protams, ja katrs to iegūtu. Un tāpēc ir svarīgi vienkārši darboties ar sevi, ja nākt uz konsultācijām, vienkārši meklēt savus cilvēkus, savus instrumentus, kad jūs saprotat, tas strādā. Es šodien esmu atkal vienkārši super priecīga, jo bija tik jaudīgas konsultācijas, gan šodien sesijas un vakar sesijas, kad galvenā tēma iet visur cauri šī sevis mīlestība. Ja? Kā man atrast? Visi jau saka, mīli sevi, kā to izdarīt? Ja? Tikai tad, kad jūs ieiet šajā zemapziņas terapijā un jūs ieraugat, ko tad jums nozīmē mīlestība. Kad, piemēram, šodien klients ieraudzīja, kad man mīlestība teica, ka neuzdod man liekus jautājumus. Nejautā man un neuzbāzies.
Jo ir piedzimusi, ģimenē piedzimis vēl viens maziņš bērniņš, un tu nenāc. Nenāc, tev jāsaprot, ka tev jābūt tagad klausīgai, paklausīgai meitenei, un bērns kļūst pārāk empātisks. Viņam iemāca empātiju. Tas nozīmē, ka cilvēki noņem no sevis atbildību un saka, nu, lūdzu, tagad tu esi lielā māsa vai lielais brālis, un tev tagad ir jāuzņemās tā atbildība, ka tev viss ir tagad jau jāsaprot, jābūt klusam, uzmanīgam, jāauklē, jāpalīdz vēl viss, kas tava dzīve pazūd. Un tam mazajam cilvēciņam viņam arī gribās mīlestību. Un ko viņam iemāca? Viņam iemāca, tev jābūt pastāvīgai, tu jau esi liela vai liels. Un cilvēks pieņem to, ka man kaut kā trūkst, un es to neesmu pelnījis. Un tātad man jāiet visiem izlūgties to mīlestību. Man jāiet visur, jāiesaistās, man jāpalīdz. Un tad, kad tu skaties sevī, ka tevī tur iekšā nekā nav, un tu brīnīs, kāpēc mani tad līdz galam nevar neviens ar tādu atdevi iemīlēt? Tāpēc, ka tu pats sevi neesi iemīlējis. Jo tev to ir aizlieguši tavi vecāki. Viņi saka, nē, par tevi te nebūs nekāda runa, nebāzies ar saviem jautājumiem, tu neesi tagad svarīgs. Un cilvēks mazais saprot, ka es taču esmu visas pasaules centrs, es pie visa esmu vainīgs. Bērns visu filtrē tikai caur sevi. Viņš saka, tātad es esmu kaut kāds ne tāds. Un kad cilvēks izaug ar šo sajūtu, kad es esmu kaut kāds ne tāds, viņš nevar atrast laimi. Viņam liekas, ka viņam no sākuma jāpiepilda visi pārējie, un tikai tad es varu ķerties klāt pie sevi. Tad es saņemšu, tad viņi nāks mani piepildīt kā pateicību. Bet ja tu esi tukšs, un tu nezini, kā tevi piepildīt, tad visi nāk un domā, ka jādara tieši tā, kā es to saprotu, kā man vajag. Man vajag ņemt, mani vajag piepildīt. Tevi jau nevajag, tu nāc man visu laiku dot, tātad tev jau nevajag, tu esi patstāvīgs pats par sevi. Un rodas atkal šie salauztie telefoni. Un tajā mirklī, kad tu saproti, ka tavs iekšējais bērns saprot, ja tu viņam esi pateicis, es jau neesmu svarīgs, man no sākuma galvenais, es jau tā, man visi tie pārējie. Un tas mazais bērns tavā dvēselē sarāvies čokurā tur tā arī ir palicis tajos, piemēram, 4, 5, 6 gados, kad viņš saprot, es neesmu svarīgs. Un tad nebrīnaties, kad psihika saprot, kad ir palaists vienkārši nāvējošs mehānisms pret tevi. Autoimunās saslimšanas, sevis visādas nepieņemšanas, dažādos atgrūšanas un alerģijas un kas tik vēl nē. Ja? Bet ko līdz tu palaidi šeit vaļā, tev sāk palaisties pilnīgi citi procesi. Un tāpēc vēlreiz strādājiet ar šīm sajūtām, kad liekas, es nevaru iznākt, paziņot par sevi pasaulē. Es nevaru uzrakstīt video, es nevaru aiziet cilvēkos, es nevaru. Kāpēc tu nevari? Vai tu negribi uzzināt? Vai tu negribi beidzot kādam samaksāt un iegūt tās zināšanas, lai tā būtu tā tava vērtība, kad no šīs dienas mainās tava dzīve, lai tu iepazīsti, kas tā mīlestība tāda ir pret sevi. Jo liekas, it kā jau viss ir ok, jā, bet kāpēc es nevaru to un to izdarīt? Jā, un tas velkās gadiem līdzi un sāk besīt arvien vairāk. Tu vari nodzīvot ilgu garu dzīvi, tu vari pat nodzīvot mega ilgu garu dzīvi, bet mokoši nekad nepiepildītu un neizprastu. Un kāda no tā ir jēga? Kāpēc neiedziļināties? Kāpēc neveltīt laiku un gadus tam, lai katra tava diena uzlabotos, lai attiecības nevis no gada uz gadu stagnētu, bet lai viņas tiešām ar katru mēnesi vienkārši piepildītākas būtu, viņas uzlabotos, jūs darītu kopā jaunas lietas, piedzīvotu viens otru pilnīgi dažādās šķautnēs. Un šis piepildījums, tas ir tas, kas vienkārši ir dziedinošs, ka tu pieņem sevi un tu saproti, ka tevi pieņem tieši tādu pašu.